Nu, čau, Andrej. Čau, Prieks tev redzēt. Prieks tev redzēt. Un prieks, ka tu piekriti šodien mazai avantūrai. Tu būsi pirmais mans upuris podkastam. Nu, tā mēs to varam sarunāt, redzēs, kā mums sanāks, bet es domāju, ka saruna mums sanāks forša. Galvenais, sakam visu, kā ir. Esam godīgi. Ko tur liekties? Ko tur liekties, jā, jo tas, par ko mēs runāsim, jau daļai jau ir pagātne. Un es domāju, ka mēs varam iedot foršu vērtību citiem cilvēkiem, ar ko sarezonēt. Un varbūt viņiem kaut kas no tā nodara, vai ne? Tieši tā. Tā kā, un kur vēl labāk kā pie dabas, vai ne? Mums ir instrumenti līdzi. Tā kā dodamies pie Būšnieka ezera. Dodamies. Okay. Kurā pusē tu? Jā, šitā nā. Tālu? Nu, esam ieņēmuši labākās vietas, ne? Kā tu jūties? Vislabākās. Ērti? Viss ir labi. Viss ir labi. Okay. Nu, varbūt sākumā, Andrej, pastāst visiem, ne visi tev pazīst, bet mēs gribam, lai visi tevi iepazīst, zina tavu stāstu. Varbūt mazliet pastāst par sevi, kas vispār ir Andrejs. Andrejs ir aktīvs cilvēks, sabiedrisks, ļoti sabiedrisks, man patīk sabiedrība, man patīk komunikācija ar cilvēkiem. Uzaugu spēlējot basketbolu. Ģimenē gan brālis, gan mamma spēlēja basketbolu. Jā, un tā ejot uz priekšu, tagad dzīvojam. Tēvs, 4 bērni, brīnišķīgi precējies. Viss notiek. Super. Nu jā, un, bet Andrejs bija basketbolists, bet tad, kad mēs satikāmies, mēs nesatikāmies pirmoreiz par to, ko mēs gribam pastāstīt, bet mēs bijām pazīstami, bet tas mērķis mūsu tādai pēdējai misijai bija tas, ka tu esi kļūst par lielo vīru un tu gribi kļūt par mazāku vīru, vai ne? Un tā kā es gribu, lai tu varbūt ieskicē, varbūt tā nav tava pirmā pieredze. Piemēram, arī man, es arī biju mēģinājis vienu lietu, otru lietu, bija kļūst lielāks, mazāks, uz kādu brīdi paliek foršāk, tad es atkrītu atpakaļ un īstenībā sliktākā situācijā nekā pirms tam. Un tad tā trepīt pim, kļūst arvien sliktāk. Un es pieļauju un zinu, ka arī tev tā nav pirmā pieredze, kad mēs cenšamies tikt pie sevis labākas versijas. Jā, tāda lieta, kad es basīti spēlēju, tad viss bija daudz bija problēmas ar svaru, bet kad sportoju, tad bija labi. Bija forši, tad jau nāca vidusskola, un kad pienāca tāds posms, kad es pārgāju no basīša uz mūziku. Jā, un tad tas sports izpalika, un tad tā svara pieaugums bija tāds straujāks, jo tagad es to saprotu, ka tas ir kustība viss, jā, tas man vajadzīgs. Un jā, tad es diezgan strauji pieņemos svarā, mēģināju keto un šmeto un visu paleo un visu ko, jā. Bet jā, ir kaut kāds posms, kur tas sev tā ierobežo baigi un kaut kādā brīdī, kad tu noraujies vai kaut kādas grūtības ir vai kas, un atkal viss, kad tu saki pat repīt, īstenībā viss iet atkal uz pretējo pusi, īstenībā ne uz to, uz kur gribētos. Nu jā, un es atceros, ka tu vienu brīdi bija tāds, jau ļoti samazinājis svaru. Kāda bija tā tava pieredze, ko tu darīji toreiz, lai pie tā nonāktu? Pieredze bija ļoti interesanta, lai neteiktu vairāk. Bija tā, ka bija dažādas notikumi dzīvē, kad es vienkārši, teiksim tā, latviski sakot, aizgāju ciet, un es vienkārši varēju neēst tur 4 dienas. Nedēļu neēst, ūdeni dzert, un tad nevienu dienu paēst kaut kāds, tur nezinu, tur sautējumu, un pēc tam atkal varēja 3-4 dienas neēst, un es principā gadu laikā nometu ļoti lielu svaru. Es biju, tas bija kaut kāda, nezinu, arī pār pa 70 gan jau. Jā, bet vienā brīdī tas atkal mainījās, vai ne? Jā, tad teiksim tā, smējos joks, aprecējāmies, jā. Un kaut kādā brīdī tas dzīve pagriežas savādāk. Un jā, tad atkal tas viss nāca atpakaļ, bet īstenībā diezgan strauji tas nāca atpakaļ tā, kad es saprotu, ka organisms nav muļķis, jā, un viss kaut kā viss mieži darbojās. Un jā, tas ļoti nāca atpakaļ, kad jau sāc it kā normāli ēst, normāli dzīve, viss, un tad tas vienkārši lavīnas efekts, teiksim tā. Jā.
tāds ir. Viņš tā kā bija, tur bija viņa kārtīgi piežmiedz, un tad viņš ņēma pretī visu, ko var dabūt, mēģina atgūt nokavēto, vai ne? Šeit tev. Jā. Nu jā, un tad es atceros to brīdi, par ko es gribu arī šodien vairāk parunāt, to mūsu kopīgo ceļu tā kā pēdējā laikā. Ir, ka Raits bija pats bija nokļuvis pie labiem rezultātiem un bija izdomājis, ka, hei, ja viņš visu to bija tā kā sapratis un ar kaut kādu mērķi arī droši vien viņš tajā situācijā bija, tad es runāju par sevi, ja? tad iespējams tas noder kādam citam, es varu palīdzēt vēl kādam. Un tad, jā, tu biji mans pirmais eksperimentālais trusīts, kad es izsludināju toreiz, kad, ja kāds vēlās, tad un saredz, ka es varu palīdzēt, lai piesakās, un toreiz tu biji viens no ļoti daudziem īstenībā, kas atsaucās. Bet toreiz es arī palūdzu, lai katrs uzraksta to motivāciju, jo mēs ne katrs varam palīdzēt jebkuram, vai ne? Bet mēs varam vislabāk palīdzēt tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs varam sarezonēt, līdzīgiem, respektīvi es nevarētu varbūt palīdzēt augstas klases sportistiem, vai ne? Bet es saredzēju, ka es varu palīdzēt tādiem, kāds bija es. Un jā, tad tā tavējā motivācija man bija uzrunāja un bija visspēcīgāka, un es arī tevī saredzēju, un arī tajā enerģijas apmaiņā, kad jā, ar šito čalis varētu sadarboties un mēs varētu izdarīt kaut ko foršu kopā. Un jā, un es atceros to mūsu pirmo tikšanos, bet varbūt pastāst, kas bija tā tava motivācija, kāpēc tev toreiz tas uzrunāja pateikt, ka Raičā varbūt es tas? Zini kā, visu laiku jau, kā es vienmēr saku, tagad es saku, ka katrs cilvēks īstenībā mēs zinām, ko mēs drīkstam ēst, ko mēs nedrīkstam ēst, ko mēs varam, ko mēs nevaram, bet vajadzīga tā pendelīte, lai tev tas klikšķis te nostrādā. Un jā, man pirms tam bija arī, tur jau svars bija 200, cik man, teikt, jā, pie 250 kilogramiem, jā. Jā. Un tu saproti, it kā dzīvo savu dzīvi, bet, kad tev jāizbrauc uz kādu veikalu, kāds drēbes jānopērk, vai tu it kā aizbrauc ar labu garstāvokli, bet iznāc ārā, teiksim, garstāvoklis nav nekur, tāpēc, ka tu esi neapmierināts ar to, pats uz sevīm neapmierināts par to, kur tu esi nonācis. Un jā, un tad Facebookā es redzēju tavu ierakstu, redzēju tavas bildes, un bija tāds, wow, vai tik ilgi mēs neesam tikušies? Tā kā vienkārši tāds, kas notiek? Mēs arī kādu laiku nebijām tikušies. Jā, mēs nebijām tikušies, un tad jā, tas man uzrunāja, un es sapratu, ka man, vajag palīdzību. Zini kā, it kā tu centies mēģini, kaut kas iesākās, kaut ko pamet, un nav tā konsistence. Jā, es atceros, ka tu man pateici to savu ciparu, man likās, ko? Vispār tik liels cipars dzīvē arī eksistē? Okay, ir redzēts viss kaut kur. Es tev arī dzīvē biju redzējis, bet es nestādījos priekšā, ka tas ir tāds cipars, vai ne? Bet man ir prieks, ka tu toreiz pieteicies un izdarīji, jo īstenībā, kas ir svarīgi, negaidīt to īsto mirkli, kad viss būs salicies tā, kā tam ir jāsaliekās, bet tā kā izdarīt to pirmo, un you never know, kur tas aizvedīs, bet, kā lai kaut kas mainītos, ir bišķi kaut kas jāsāk darīt, vai ne? Jā, un tā es atceros, ka mēs satikāmies, un, tā kā, hei, sākam darīt. Man bija jāsaprot tā tavu situāciju, un tas tavs starts, tavu veselība, ko tu esi darījis, nedarījis, ko tu zini, ko tu nezini. Jā, un es atceros, kad toreiz es tev jautāju, kā tev ar veselību, lai saprastu, ko tu fiziski varēsi darīt. Tev ir asinsspiediens, nav, tev ar sirdi ir, nav problēmas, tev kaut kādas citas problēmas. Un es atceros, ka tu toreiz... Viss kārtībā? Viss kārtībā, jā. Tas bija, jā. Jā, bet tajā brīdī arī viss bija tev likās, ka ir kārtībā, vai ne? Jā, es dzīvoju to dzīvi, viss kārtībā, nav nekādi tur super kaut kādi tur, nezinu, problēmas kaut kādas veselībā, jā. Tur, jā, svars, jā, tur, zin kā, tur varbūt kaut kāda mugura, nezinu, tur apsaldē vēl kaut, bet, tā, kad pilnīgi teikt, ka tur sirds un tur, nezinu, tur spiediens, nekad jau nebija mērījis to spiedienu vajag. Es, ja godīgi, es nemaz nezināju, cik jābūt ir, jā, tā normāli, ja man paprast. Un, jā, viss kārtībā, maucam, zin kā, uz priekšu. Varbūt tu arī izstāstīt, ar ko tad mēs saskārāmies, kas tad bija tās, kas izlīd ārā?
Pēc pirmās tikšanās, pirmā pastaiga. Es pat neatceros, cik tur 1000 soļi bija. 8000 tev vajadzēja, jā. Un Jā. tā kā 10 būtu tas dienas Ideāls. minimums, un es ok, labi, vēl uzreiz, jo tā iepriekšējā soļa daudzums bija ļoti mazs, un es domāju, ok, labi, neliksim uzreiz 10, uzliksim 8, jā. Jā. Un tad bija tā, aizgāju meitai pakaļ uz dejām, atnācu mājās un pamodos, kad kaut kā sirsniņa sitās. Un jā, aizbraucu uz slimnīcu, ātri atbraucu, paņēmā un aizbraucu no slimnīcu mirdzaritmī. Jā, tas man bija pirmo reizi dzīvē kaut kas tāds. Un, jā, un zin kā, tad sāk runāt ar daktariem, viss, un daktari, protams, svars, viss, un es saku, kaut kas jādara ir, vecīt. Savādāk tu esi ar vienu kāju, principā tanī pusē jau. Viņš tā arī pateica, ja tu gribi savus bērnus aiziet pie altāra, tad kaut kas jādara. Jā, tas ir tas, ko mēs pirmā reizē tiekoties, tā kā es tev arī jautāju, kas ir tas, uz ko tu ies, kas ir tas lielais mērķis, ko tu gribi, kāpēc tu gribi mainīties, kāpēc tu gribi kaut ko panākt, kas tev būs visu laikā baltais karoks jātur priekšā. Jā. Un jā, tā tava motivācija, man liekas, un tā emocija tajā bija ļoti spēcīga, vai ne? Viņa joprojām ir. Jep. Jo, protams, ir kaut kāds dzīves rutīns, kaut kādas lietas, bet es saprotu, jo es vecāks palieku, es neesmu supervecs, jā, bet jo mēs vecāki paliekam, un kad ir bērni, tu novērtē tos mirkļus, un tu saproti, kad ir tik laiks, cik viņš ir, un gribās būt klātesošam, gribās ar dēlam aiziet ap riteni, pabraukt, tad jābūt tā, ka es varu uzkāpt uz tā riteņu un aizbraukt, nevis es uzkāpu uz riteņu un riepas paliek plakans, jā, tāpēc, tu pumpē, cik tu gribi iekšā, viņas paliek plakans, un tu nevari izdarīt, vai tu, nezinu, tur aiziet nopeldēties kaut kur, man nērti ir, tādas lietas visādas, jā. Jā, un jā, tā ir ļoti spēcīga motivācija, bet es atceros, ka šis bija pirmais indikators īstenībā tavām veselības problēmām, kas īstenībā paķēra līdz to, ka tev vajag dažādas pārbaudas, un kurās tā kā vēl atklājās lietas, kas tev tā kā ir jāatrisina, vai ne? Un es teiktu, ka tas ir, tā kā visums nav mazais bērns, un tas bija veids, kā tev, hei, vecīt pakaus, tu nesazini, kādas tev veselības problēmas, ka tūlīt tev parādīsim, vai ne? 100%. 100%, jo tā pirmā lēkme bija pirmā lēkme. Pēc tam jau bija kopā, man tā pagājušajā gadā, teiksim, bija 4 gabals. Un arī, protams, zin kā, te pie daktariem, viens daktaris tev nevar pateikt neko cits. Tev saka, tu šito, to vēl kaut ko, nezinu, stress. Un jā, tad beigās nonāca pie viena daktora, kas man pateica konkrēti šito, tu drīkst, tādam svaram tu drīkst to, līdz tādam svaram drīkst to aizmirst. Un tā, jā, bet, jā. Jā, un es atceros, kad tu biji tajā situācijā, hei, vispār maksimums, ko tu fiziski vari darīt, ir pastaigas. Jā. Un tad bija tāds, ok. Bet, skaidrs, ka es jau arī pēc savas pieredzes zinu, ka 70% darba tur ir virtuvē no tā visa, protams, jā, ne? Un nekas, es teicu, Andrej, iesim to mērķi, ok, varbūt lēnāk, bet mums jānonāk līdz tam punktam, kad mēs varam pielikt klāt tās fiziskās vairāk aktivitātes, vai ne? Un tad mums bija galvenais jāķirās pie tās ēšanas, vai ne? Jā, tas bija ēšana, tas bija interesanti. Jā. Tāpēc, kad man bija pilnīga zero saprašana, kas ir, es esmu dzirdējis, zin kā, kas ir kalorijas, mēs it kā tos termins jau mēs zinām par olbaltumvielas, ugļhidrātu, tur šķiedrvielas. Bet kur tas dzīvē dzīvo, vai ne? Kur dzīvo un kas ir, kā to visu salikt kopā, zin kā, tā kā tu pareizi teici vienā no podkastiem, kad tev deva to zivi, iedod to makšķeri, kad, pareizi jau teici. Man arī bija, piemēram, es taisīju kaut ko ēst, mums bija sazana, es saku, tur kaut kādā jautājumā, es teicu, es tev, nedošu, tu man teici, nedošu tur, ēdienu plānus, jā? Jā. Neku ņem, raksti, skaiti, mēģini, es tev palīdzētu sakalkulēt un salikt to visu to puzli kopā, lai pašam galvā izveidās tā bilde. Jo ēšana tas ir, jā, tas bija, un man pats labākais ir tas, kad man arī viss ģimene pēc tam sāk prasīt, cik te kalorijas man mazāka meita, cik krēslā kalorijas ir, vai kaut ko tādu, citiem, tā kā bērniem interesanti. Jā. Jo tā ir tā man pieredze, kuras negribēju dzīvot pēc ēdienkartēm, bet es gribēju saprast, kā tas viss darbojās un kur ir kas un kā es. Jo es saprotu, ka es kaut kur aizbraukšu, nebūšu man tā ēdienkarta, kā es varēšu rīkoties, vai ne? Ja es nesaprotu fundamentāli pašu pamats, vai ne?
cik daudz ir olbaltumvielas, cik olbaltumvielas, cik tauku vajadzīgi, kurās produktos viņi ir. Bet es atceros, ka tev sākumā nebija viegli, tad, kad es tev liku, jo tu arī droši vien sagaidīji, ka es iedošu jau tādu konkrētāku, ka tev būs mazāk jādomā. Jo tā iepriekšējā pieredze tāda arī bija, ka tev kaut kāda, kad ir gatava kaut kāda, man iedod kaut kādu plānu, kaut kādas ēdienu jau, protams, kaut kādu posmu tā var, bet es, zinu, kā es no tiem cilvēkiem, ka man nedara tur salātiņi vēl kaut kas, es esmu pieredzi, ka man arī jābūt pilna, tā kā jājūtās pēdušam. Un mans pirmais pārsteigums bija tas, ka tu teici, tev jāpēt tur, cik bija 3000 kalorijas sākumā. Es tāds, zin kā, tas cipars neko neizsaka, bet, kad tu sāc taisīt, saliec to biespieniņu, tur to, mēs bāc tādu bļodu īstenībā, tu nemaz nevari, apēst. Tu man teici, Andrej, tu pa maz ēd, tu pa maz apēd, kur tu vari apēst vispār? Tas bija ļoti tāds interesants sākums, bija ļoti interesants. Jā, jo tas mērķis bija to darīt veselīgi, un lai tas būtu ilgtermiņā strādāt, jo pārāk lielā deficītā arī nevar iedzīvoties. Un, te ir tā atšķirība, kad ēdot veselīgi, tas ēdienu apjoms ir liels, ar kaut kādiem, šokolādītēm, kaut kāds čipsīts, kaut kas. To mēs ātri jau pārlasam tās kalorijas, virs tiem 3000, bet ja mēs ēdam veselīgā veidā, tad tas apjoms ir liels. Es atceros, tu teici, es to nevaru apēst. Jā, man bija tāds šoks, es pieredzi, man tā ēd jau daudz, bet tas, kad, tiešām tu nevari apēst, tas bija tāds pārsteigums beigās. Un par to, ka cik daudz vispār jāēd, cik tev ir kalorijas, kā tu izrēķināt, vispār tādu, zin kā, cilvēks dzīvo savu dzīvi un gan jau sajies, kā saka. Viena situācija, ka mēs esam kontrolētā vidē mājās, kad mums ir viss, ko mums vajag leduskapī, ir svari un tā tālāk. Otra dzīves situācija, kad mēs esam ārpus un mēs esam cilvēki, mēs gribam baudīt dzīvi, mēs nevaram izslēgt sev arī no tā, jo, es neiešu, neēdīšu vai dzeršu tikai ūdeni. Protams, ka nē. Bet ir arī jāsaprot, ko mēs darām tajās situācijās. Un es atceros, ka tas tev arī bija tā kā noderīgi, ka tu kaut kur brauksi, jo tu arī esi aktīvs cilvēks. Un tā, ko darīt tajās situācijās. Ne? Tieši tā, jo kaut kur esam ciemos, vēl kaut kas, nav ideāls apstākļi. Tad vienkārši tu saproti, kā tu pats man teici arī, izvēlēs labāko tanī brīdī, ko tu var izvēlēties. Tad saproti, un tad, protams, tu vari paņemt to saldējumu, kaut kad. Bet tu rēķinies, ka tev tās 300 kalorijas, tad iet kaut kur citur nost, teiksim. Ja man arī bija, teiksim, atnes mājās, tur, sīkajiem čipsus, Tu it kā domā, tu paskaties tās paciņas, vai arī kaut kāds krējums, vai kas, tu paskaties tāds, nē, tu uzreiz galvā tā, pagaidi, tā ir gandrīz vesela ēdienreize. Tā kā tu saproti, nē, tas nav tā vērts. Un tas kaut kā iesēžās ar laiku, kad, tas notiek, tā izvērtēšana aiziet tā kā rutīna jau. Tā ir, jā. Un mēs varam arī uzreiz padalīties jau, kur mēs esam nonākuši, cik kilogramiem Andrejs ir kļūst mazāk. Andrejs izskatās dzīvē, varbūt mēs tur šodien tiešām māmas runājām, kad varbūt tie, kas man nezin, kāds es pirms tam biju, viņiem liekas, nekas jau nav tur dišs, bet arī man pašam liekas, ka varētu vairāk, bet kopumā ir 75 kg nomest. Jā, tas ir huge, tas ir... Kā es arī šodien kolēģiem teicu, kad mēs ar Andreju tur runāsim, ka viņš tur ir labs piemērs un viņš ir jau 70 kg. Cik to viņam bija saukumā? 70 kg, tas jau es tā kā es. Jā. Principā tas ir vesels cilvēku apjoms, ko tu esi šobrīd. Tā kā, un iedomājies, ko tu esi nesājis līdz šim līdzi, vai ne? Un tā nav muskuļmasa. Tā nav muskuļmasa, vai ne? Jā, un kā tu šajā procesā, kā tu domā, kas tev ir palīdzējis, tā kā, jo laiks jau pagājis ļoti salīdzinoši ilgs. Pusotrs gads. Pusotrs gads, jā. Un tā kā, tas notiek pakāpeniski, bet tas ir forši un veselīgi, un jāsaprot. Un tev arī bija sākumā, kad sākumā tie pirmie kilogrami krīt, tad mazāk, un tad ātrāk pēc tā mēķi, bet es tev visu laiku teicu, calm down, veselīgi, mums nevajag tur skriet, mēs negribam to atpakaļ un tā tālāk, ne? Palīdzēja, kas palīdzēja? Pirmais ir tas, kad ir kaut kāds cilvēks blakām, kas tev uzmana, tev iedod padomu, lai nav tā, ka tu savā plūsmā kaut kur, un tad arī ir jau tendence, kā tu kaut kādu saņemies kaut kādu nedēļu, 2, 3 tur mēnesis, un tad ir kaut kāda tendence, bet kad tev jāatskaitās kādam ir,
Un tad uzreiz tāds ir, tev tā, zin kā, negribās, kā saka, aplausties, jā. Un vai arī tā, kad tu teici, jā, kad kaut kur bišķi lēnāk rītās gribās ātrāk, un tad tu saproti, kad, davai nogriezīšu te, varbūt kaut kur neēdīšu kaut ko, bet tas ir galvā, viss tas tā izstrādājies, tas ir tā iesēdināts no visā, kas apkārt notiek, kā cilvēki runā, kā cilvēki domā, kā viss notiek apkārt tas troksnis, kad nepareiz tā domāšana ir cilvēkos. Un, tas nav, vienādības zīmes vārdu zaudēšana, veselīgi atdzīvoja vienkārši. Jā, un tu pieminēji ļoti svarīgu aspektu arī, kas, man liekas, kad ir arī viena no lietām, kas ir jāmaina. Ja es klasiski pirms tam arī, ar ko es darīju, gāju uz sporta zāli, tur veselīgi ēst un tā tālāk, un tur par tādām domāšanas maiņu vai tur kaut kādā emocija, tur skatīties, kas tev notiek iekšā un kāpēc tu rīkojies, tāpēc, ka tu rīkojies, vai ne? Jā. Pirms tam jau vispār tam nepievērs uzmanību. Un tas ir arī tur ļoti liels procents no tā kā tu ļoti labi pieminēji. Un es atceros, ka arī sākumā tu daudz ko teici, kad to jau saka tas un tā, vai ne? Jā, jo galvā ļoti daudz ir nepareizas informācijas. Un zini, kas pats interesantākais ir, kad tu sāc kaut ko darīt, teiksim, kad es pieņēmu lēmumu, ka es dzīvošu savādāk, apkārt uzrodās tik daudz eksperti, citi, kas visi tev tur, tur jau vajag šitā, vajag tā, un tu skaties, bet tu besi baigi gudrs, bet tu nedzīvo tā. Reāli, zini kā, visi ir tādi eksperti, nezinu tur. Un tas ir tāds, un tad bija tāds labi, es paklusēju, bet man ir savs ceļš, es eju pa savu ceļu, jūs darat, kā jūs gribat. Un tā galvā ir ļoti daudz, jo man arī, teiksim, mums bija tā situācija, es tev stāstīju no darba mājās, jā, mums kaut kāds sanāk strīds ģimenē par kaut ko, un mums tā iknedēļas sazvanē, un tad tu prasi, kāpēc? Nav jau tā, nav tā ikdiena tāda, kad mēs sēžam un analizējam kaut kāds notikums, kaut ko, un tad tu saproti, sēd beigās, tu analizē uz atpakaļ, jā, tu saliec uz atpakaļ, varbūt nebija pārtika nopirktā, un viss. Beigās pats esi vainīgs pie tā. Tu nesaplānoji savu laiku tā, kā bija jāizdara. Vienkārši kaut kur nosačkoji un viss, un tur arī tas rezultāts. Mums tagad arī, mums ir kaut, kad es redzu kaut kas tev triggerē. Tu man triggerē. Bet, mēs tā pasmējamies. Bet tas ir forši, kad ir rezultāts, un tas vairāk dzen uz priekšu. Protams, sākumā tas svars krīt ļoti ātri, un tagad ir lēnāk, bet arī es mammas nebija saticis nedēļu, tu esi nokrities, nekas daudz nav tāds. Mēs jau pārdzīvoju par to vēdru visu laiku, un kāda man teica, Andžu, nomierinies, tas būs pats pēdējais, es tāds vācu. Jā, un tagad jau tu dzīvo kādu laiku, principā, ļoti patstāvīgi. Mums tā ikdienas tā komunikācija nav tik intensīva, bet vienalga es tev tā kā uzpasēju. Redzu, kas tur parādās, tev tur sauc tīklos, ko tu esi ielicis. Un arī pēc tās, es jau zinu, kā domā, uzvedās, rīkojās tādi cilvēki. Ja tu pazūdi no apvāršņa kādu laiku, kļūsti klusāks, skaidrs, tur kaut kas notiek. Jāuzprasa, hei, Andrej, kā tev iet? Bet tas ir baigi labi, Raid, ka tu to dari, un es tev vienmēr esmu teicis paldies par to, ka tu to dari, jo tas ir vajadzīgs, jo, tā, kad tu saki tendence visu laiku kaut kur noslīdēt, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ir tā kaut kāda komūna, jā, vai kaut kāda cilvēks blakām, kas tev, uzmana kaut kādā brīdī, kas tev iedod to atbalstiņu, vai kad vajag pendeli, kad vajag uzslavē, jo, tas ir ļoti vajadzīgs, tas ir baigais atbalsts. Jo vienmēr vieglāk ir divatā vai, teiksim, jā, ka kāds tev palīdz. Jo, tā tas ir. Tieši tā. Un kā tu teikt, kas ir viena no lietām, kas tev ikdienā palīdz uzturēt, varbūt instruments, kā es to saku, kas palīdz tev, un es zinu, ka tu to pielieto, un mums jau nav ikdienā varbūt, mēs nesaredzam savā ikdienā tās visas pozitīvās lietas, kas ar mums notiek, vai ne? Labi, es tev baigi mazliet jau pateicu priekšā, bet kas ir tas instruments, kas tev palīdz noturēt pozitīvu vibrāciju, kas tev palīdz pozitīvismu uzturēt un iet uz priekšu? Es pat nezinu, kā tev atbildēt pareizi. Tā nepareizi, bet kā... Saka nepareizi. Pozitīvismu, es pat dzīvē esmu diezgan pozitīvs cilvēks.
Nu tā. Jā, man ir ticība, es ticu Dievam, draudz, viss tās lietas, protams, tas ir ļoti liels pamats. Un es vienmēr, cik es atceros, es vienmēr esmu bijis tāds, pozitīvs, tāds, kā atvērts cilvēks. Bet kā tu teiktu, piemēram, ko es tā kā pret sevi, es arī esmu dabiski naturāli pozitīvs cilvēks atvērts, bet reizēm es slēpjos aiz tā pozitīvismu. 100%. Tā kā 100 punktu tā arī bijis. Pajokot par sevi labāk, lai citi nejoko par tevi. Tādas lietas, protams, tas viss ir iezogās. Un mēs meklējam kaut kādu drošības to lauciņu, kur kaut kādas lietas nedaram, un to drošības to burbulī, kurā mēs esam. Jā. Lai par sevīm pasmieties, vai tur kaut kur, nezinu. Tādas lietas ir, protams. Bet pozitīvisms, jā, es tev nemāku pateikt tā, Un tas, ko es tev centos pateikt priekšā, ko tu pielieto, pateicības sajūta? Jā, tas ir vienmēr. Jā. Es atceros, tu man pirmais reizes kaut ko teici, bet tas jau man bija iepriekš. Es arī tagad vienmēr visu praktizēju. Čau, lai tev jauka diena, paldies. Un pirms vispār kaut ko prasu, kaut ko runā. Tas ir fenomenāli. Vienkārši es vienmēr šokā. Vienkārši tu pirmo, kad tu izlasi, vienkārši, kurš cilvēks sāk ar šito novēlēt? Tas beigās tur, vai ne? Jā. Bet tu ar to sāc vienkārši. Tas ir wow. Ok, Krutam, tu uzreiz tā kā pirmkārt ar to otru cilvēku atver viņu tādai pozitīvai vibrācijai, pozitīvai sarunai. Jā. Vai ne? Jā. Tas ir tāds, jā, tas ir tu vienīgais tā dari no tiem cilvēkiem, ko es pazīstu, bet cepu nostaupu to, jā. Jo, kā, es arvien vairāk novērtēju tos brīžus, kas man ir doti. Katrs rīts, principā, tas ir paldies Dievam, ka mēs pamostamies. Un tas ir tāds, jā, tāpēc es piekopu pateikt paldies vispirms. Bet tu nezini, pēc tam paspēs vai neuzspēs. Un kāpēc tas ir svarīgi? Pasakot paldies, iekāpjot tajā pozitīvā vibrācijā, pateicības sajūtā, tu iegriez to savu enerģiju, to savu fokusu, jo tev vienmēr ir tas stāsts, kā tu jūties, Jā. Tā tu redz visu pasauli. Tieši tā. Ja tu tā kā būs tur galīgi tur lejā, tad viss apkārt tev tāds liksies. Kaut arī objektīvi iemesli tam nebūs. Tu gribi vai negribi, tas vienalga viss, ko mī darbojās. Tā jā. Un, jā, tu jau esi dzirdējis, ka mēs ar Mārtiņu esam izsludinājuši tādu lielo vīru izaicinājumu. Un tā kā, lai tā informācijā, lai tie cilvēki varētu saprast, ka tas ir priekš viņiem. Es nodefinēju tādas no savas pieredzes, kā es viņu saucu sāpju punktus vai situācijas, kurās es kā lielais cilvēks kaut kā sajūtos. Un daži tu jau nosauc iepriekš. Un, jā, vai tu varēsi ar tiem sarezināt, vai tev arī tā liksies? Izvairies no atpūtas un sportiskām aktivitātēm, jo jau iepriekš zini, ka jutīsies neveikli vai slikti. Jā. Protams, kā mums bija, es atceros reiz tādu gadījumu, mums skolā bērniem ir sporta tā diena, kad vecāki tur piedalās, stundās. Un, protams, es saprotu, ka es tur, es negribu iet un vēl kaut ko, bet, labi, jāiet ir. Un es to, protams, mēģinu kaut kā pavērst pozitīvi, ka es tur nevaru izlīst caur barjeru vai vēl kaut ko, es tur pārceļu pāri, viss pasmējās, it kā pozitīvi, bet iekšēnē tas baigi, nav forši. Jep, tieši tā. Kā pa kāpnēm aizelsies, bet tēlo, ka viss ir kārtībā. Jā! Aiziet suri. Jā. Aizsien kurpšņors un jūt, ka arī tās jau uzzana pulsu. Kā ir aiziet kurpšņoris, tas ir labāk viņas nesiet, labāk atstāt bišķi vaļīgi, lai to ar lāpstiņu, garo lāpstiņu no Ikea paņemt to garo, lai to no jāliecās. Jā. Un ja tev ir Dievs, tas ir vienkārši. Vai ne? Šito mēs esam runājuši. Lidmašīnā baidies sēdēt pa vidu un prasīt drošības jostas pagarinājumu. Jā, tas ir. Es tagad biju Amerikā. Es braucu un es tāds. Es varu aiztaisīt. Ej, tu nost, tu ir krūta, ka tev nav jāprast tur. Lūdzu, iedodiet pagarinājumu. Jā, tāds. Lūdzu, iedodiet pagarinājumu. Jā. Viss tāds. Kas tāds arī vispār ir, jā? Jā, pirms tu teici, es nezināju, ka tāds eksistē, bet es iedomājos, ka tāds varētu būt un nedod Dievs, man būs jāprasa kaut kas tāds. Un ja tev viņš ir, tu nevari sēdēt tur, kur ir platāk tā garāka vieta, tāpēc, ka tur ir avarijas izjejas un bla. Nopietni arī tā ir. Jā, tur ir vienkārši vesela epopēja un tik stulbi sajūt, ka... Kaut gan, kā, tu pēc tam jau tu pierod, tur... Jā. Dienā sevi kontrolē, bet naktī pie leduskapja atkal pazaudē kontroli. Es pat teiktu, ne naktī,
Jā, zinu, kur ir naktī arī. Zinu, kur ir kontrole, tad, kad tā disciplīna, kad laicīgi ejat gulēt, jo agri jāatceļās, kad ir režīms. Tas man arī ļoti palīdzēja, kad mēs vienojamies, ka 6 no rīta celies dušā, pastaiga, bla, bla, bla. Tu vakarā 10 jau tu rubies ārā, ja tu laicīgi celies, tu jau vakarā rubies ārā, un tu nevari vienkārši, nezinu, skatīties kaut kādu seriālu pa nakti, 12 vienos, nu, muški aiz pie laikas, ka kaut kas jāpaņem. Tu vienkārši gulti, un to nevar fiziski izdarīt. Jep. Cilvēkos ēd maz, bet vienatnē apēd visu, ko patiesībā gribi. Jā, aizbrauc kaut kur projām, tad, teiksim, mājās tad pēd, un tad aiziet kaut kur aizbrauc, tad nezinu, staķik vēl kaut kur. Jā. Vai arī pirms tam, es paēdīšu, lai tad, kad es aiziešu tur, lai es izskatītos, kā ēd mazāk. Jā. Un diez no kurienes viņam tas liekais svars ir radies, vai ne? Jā, stabili. Jā. Ēdiens kļūst par vietu, kur noslāpēt noguruma, spriedzi vai mazvērtības sajūtu. Jā, tas ir psiholoģiski, laikam, vairāk, vai ne? Jā, protams. Tas ir psiholoģiski, tas atgriežos pie tā jautājuma, kas tev triggerē. Kad es sāku analizēt tā savu dzīvi, kad es sāku analizēt, tad es sāku saprast, kāpēc kaut kādas lietas notiek, un tad sāc analizēt un strādāt pie tā, lai tās lietas nenotiktu. Un tas arī, tās ir tās lietas, ko pirms tam vispār nedomāju par tādām lietām. Kāds sakars, kas ir psihologs, vēl nezinu, tas taču vispār, es taču vecis esmu. Jā. Paņems vēl daži baseinā, pirtī vai pie ūdens nejūties brīvi, domā, kur nostāties un kā sevi paslēpt. Ātrāk ūdenī tikt, lai neredz neviens tev. Jā. Vai pārģērties tā, ka neviens neredz, vai ne? Jā, tu iznāc tāds, tu jau jūti, ka viss skatās. Vai jūt, vai vienkārši tev liekas, ka viss skatās, bet tu tik nērts sīd, un tad maksimāli ātri ūdenī. Jep. Es izmēģināju visu, bet ir sajūta, ka nekas nestrādā un nezinu, kurā virzienā iet tālāk. Jā, tas ir pats stulbākais, tā neziņā, un tā liekas, ka es nevarīgs. Un tad es domāju, ka arī daudz cilvēku kaut kādā brīdī, izdara, tik ļoti nepareizi izvēle, kad apakaļceļa vairs nav. Un, lūk, un Andrej, mēs varētu, man liekas, ka runāt ļoti ilgi un dikti, bet super paldies tev par šo sarunu, viņi bija manuprāt, ļoti vērtīgi. Paldies. Un var just, cik ļoti tās lietas ir ļoti līdzīgas tev, kuras ir bijušas man, vai ne? Un, jā, tas, ko es gribu iedot, uz kuriem mēs tagad dodamies tālāk. Mūsu mērķis ir tad nonākt līdz tiem taviem 170 kilogramiem, lai tu vari iet uz zāli pareizi. Jā, 170. Es atceros, cik tev tas ļoti patika. Mēs dažreiz pamēģinājām, līdz nonācām pie tā, ka tu pagaidām nevari. Bet es atceros, cik tu ļoti patika un gribēji. Es joprojām to ļoti gribu. Es precīzi ne 170, tur bija 150. 150, jā. Jā, bet tas joprojām man, tie spēki treniņi un viss, un kad es daru to, man liekas, jā, es esmu vecis, es varu, zin kā, un liekas, es tur aizēju uz to zāli, es atceros pirmās reizes, tur 15 kg hanteli, tu paņem tās, tu viņu pacelt nevar 2 reizes un viss, un saprot, ka jā, viss ir. Un tāpēc, Andrejs, tev kaut ko uzdāvināt motivācijai, lai tu pielikt un būtu tev pēc kā tiekties? Lūdzu, vecīt, tā tev dāvana. Super. Parād, kas tur ir. Tas ir tad, kad tu iesi. Būs jāiet uz zāli. Gymsharks. Lai tu būtu Gymsharks. Labais, vecīt. XL-iņš. XL-iņš, jā. Paldies tev. Tā kā, es ceru, ka mēs drīz tur tiksimies un... Kopā un individuāli visos veidos. Tā kā, līdz to mums jānonāk, līdz tavai labākajai versijai. Jā, un ne tikai manai, es domāju, mēs katru dienu strādājam paši pie sevis kaut kāds. Protams, nekas nav ideāli. Nevar teikt, ka katru dienu ir ideāli, ir savu kritumu un augšām celšanās un atkal kritumu. Bet, ko es gribu pateikt, es saku, manī laikam notriggerēja tas visvairāk, kad es redzēju, kāds tu biji un kur tu nonāci. Un es saprotu, ka cilvēks, kas to posmu ir izgājis, viņš saprot lielo vīru sāpi, kaut kādas tās lietiņas iekšā, ko parasti normāls cilvēks viņš nesapratīs. Viņam liksies, kāds sakars. Tā ir. Paldies tev.
Lūdzu, Ecīt, tu vienmēr esi teicis paldies, un tas lūdzu, tas man bija ļoti liels prieks un kadrības, un tu man iedeva arī to pārliecību, ka es kādām arī vēl varu palīdzēt. Un pateicoties tev ir arī lielo vīru izaicinājums, un tāpēc arī es kaut ko mēģinu kustēt tālāk tev virzienā. Super. Tā kā, paldies!